Irānas militārie spēki dažu stundu laikā ir pilnībā paralizēti. Uzsākot postošāko kopīgo gaisa kampaņu mūsdienu vēsturē, ASV un Izraela jau ir nometušas tūkstošiem precīzu munīciju uz Irānas visstingrāk apsargātajiem raķešu šahtām un jūras spēku štābiem. Apstiprināts, ka ASV B-2 bumbvedēji nometa bunkuru bumbas uz Irānas raķešu šahtām, kamēr ASV spēki iznīcināja IRGK štābu. Izmisīgi cenšoties noslēpt šo pilnīgo militāro sabrukumu, režīms tagad izplata pazemojošus melus, ka viņi iznīcinājuši ASV lidmašīnu bāzes kuģi, lai gan patiesībā viņu raķetes pat netuvojas šim kuģim. Šī rekordlielā bombardēšana parāda, ka Irānas Islāma Republikas militārie spēki tiek iznīcināti. Irānas karamašīnas sagraušana notiek mūsu acu priekšā. Mūsu stāsts sākas ar detaļām par B-2 bumbvedēju misiju. Paklausieties! Šorīt uzzinām jaunākos jaunumus par ASV un Izraēlas misiju Irānā. ASV aizsardzības amatpersonas Fox News ziņo, ka 4 B-2 bumbvedēji nometa desmitiem 2000 mārciņu smagu caururģošo bumbu uz Irānas pazemes balistisko raķešu objektiem. Lidmašīnas pacēlās no Vaitmana gaisa spēku bāzes Misūri, kas tika izmantota uzbrukumā Fordai pagājušajā vasarā. Lidojums vienā virzienā ilga 18 stundas, un lidmašīnas pa ceļam uzpildīja degvielu. B-2 lidmašīnas atgriezušās ASV. B-2 bumbvedēji nometa aptuveni desmitiem 2000 mārciņu smagu bunkuru bumbu, kas paredzētas dziļi pazemes objektu iznīcināšanai. Tie paši bumbvedēji trāpīja Irānas kodolobjektos operācijā Pusnakts āmurs, toreiz izmantojot 40,000 mārciņu smagas bunkuru bumbas. Šoreiz kravu bija daudz mazāka, bet daudz lielāka skaita ziņā. Tagad lūkas satraucošs. Kompetenti analītiķi tiešsaistē noskaidroja, ka misija notiek reālaikā, izmantojot tikai atklātus avotus. Par laimi viņi to nepublicēja, līdz bumbvedēji bija drošībā. Taču fakts, ka viņi varēja to izsekot, ir satraucošs. Ja civiliedzīvotāji to spēja, tad arī pretinieki. Militārie spēki visā pasaulē saskars ar jaunu problēmu. Kad B-2 bumbvedēji bija pāri Atlantijas okeānam, centrālā pavēlniecība publicēja video ierakstu. Centrālā pavēlniecība publicēja detalizētu pirmo 24 stundu pārskatu. Tagad zināms, ka operācija sākās ap 1 naktī pēc austrumu laika 28. februārī. Irānā bija rīts. 24 stundu laikā ASV iznīcināja vairāk nekā 1000 mērķi, izmantojot B-2 bumbvedējus dronus, Patriot raķetes, F-18, F-16, F-22, F-35 iznīcinātājus. Par to visu varat lasīt ekrānā. ASV koncentrējas tikai uz militāriem objektiem, nevis civilo vai enerģētikas infrastruktūru, kas ir ļoti svarīgi. Vadības slepkavības, tostarp ajatolas Alī Hamenei nogalināšanu, veica Izraēlas, nevis ASV militārie spēki. ASV sniedz izlūkošanas datus, bet rīkojas Izraēlas spēki. Tagad jānoskaidro viens jautājums. Kāpēc ASV operācija sāk no rīta, ja parasti triecieni notiek naktī? Tas pats bija ar operāciju Pusnakts āmurs, Venecuēlas operāciju un citām. Lielākoties triecieni notiek naktīs. Šoreiz tas notika no rīta, jo tā bija īpaša iespēja. ASV izlūkdienesti noskaidroja, ka Irānas vadība tajā rītā tikās 3 vietās, tostarp Hameneja rezidencē. Vairākas augsta ranga amatpersonas apmeklēja šīs vietas. Šo iespēju nedrīkstēja palaist garām. Uzbrukuma sākums no rīta bija pārsteigums, jo visi, arī tāds jūtūbers kā es, gaidīja to naktī. Irāņi nebija pilnībā gatavi rīta operācijai, bet, manuprāt, viņiem vajadzēja būt gataviem jebkurā gadījumā. Viņi zināja, ka pie viņu sliekšņa bija viena no lielākajām armādām – militārais spēku koncentrējums. Redzot ko tādu, viņiem vajadzēja būt gataviem visu laiku. ASV, saprotot izdevību, nekavējoties uzbruka kopā ar Izraēlu. Izraēla pirmajos triecienos nogalināja augstāko līderi un ap 40 augstākās amatpersonas. Viens no ASV galvenajiem mērķiem bija IRGC štābs, un ASV nodrošināja tā iznīcināšanu. Centrālā pavēlniecība tikko apstiprināja, ka viņi veica plaša mēroga triecienu, lai iznīcinātu šo IRGC štābu, un iemesls tam bija vienkāršs. Tas bija atriebības solis par vairāk nekā 1000 amerikāņiem, ko IRGC nogalināja pēdējos 47 gados.
Pēc reportieres Dženiferas Grifinas teiktā, ASV izmantoja Tomahawk raķetes, lai veiktu šo triecienu. Par laimi, mums ir pieejami kadri ar Tomahawk raķetēm, kas lido pāri Irānas teritorijai. Tas izskatās neticami. Paskatieties! Nevar apstiprināt, vai tās bija tās pašas raķetes, kas skāra IRGC štābu, jo vienlaikus bija daudz triecienu. Šie kadri ir iespaidīgi. Parunāsim par Izraēlas lomu, jo viņi īsteno plašu operāciju sadarbībā ar ASV spēkiem. Viņi šo operāciju nosauc par rēcošais lauva. Izraēlas gaisa spēki pirmajās 24 stundās nometa vairāk nekā 1200 lādiņu uz 500 mērķiem. Pirmajās stundās operācijā piedalījās vairāk nekā 200 iznīcinātāju, veicot vairāk nekā 500 uzlidojumu Irānā. Mums ir Izraēlas aizsardzības spēku operatīvie plāni. Kā redzat, pirmais posms bija iznīcināt Irānas pretgaisa aizsardzību rietumos. Otrais posms bija izveidot koridorus Izraēlas lidmašīnām līdz Teherānai. Trešais – uzbrukt militāriem un vadības objektiem galvaspilsētā un citur. Paraugu demonstrējumu līmeņa apvienoto spēku kardarbība tika izpildīta nevainojami. Video redzams Izraēlas lidmašīnas, kas uzbrūk kravas auto ar Irānas balistisko raķešu palaišanas iekārtām. Izraēla apstiprinājusi vairāk nekā 30 triecienus pret Irānas balistisko raķešu infrastruktūru. Lai saprastu mērogu, ļaujiet šos skaitļus ievietot kontekstā. Pagājušā gada 12 dienu kara laikā Izraēla veica ap 1000 izlidojumu un trāpīja 900 mērķu. 1991. gadā operācijā Tūkstneša vētra ASV pirmajās 24 stundās veica ap 2200, bet 43 dienās vairāk nekā 110 000 izlidojumu. Nav precīzi dati par ASV un Izraēlas triecienu skaitu pirmajās 24 stundās, bet zināms, ka Izraēla dažu stundu laikā veica 500 izlidojumu Irānas teritorijā. Vienkārši palielinot, tas varētu būt rekords apvienoto gaisa operāciju intensitātē. Mēs arī zinām, ka ASV un Izraēla kopā tikai 24 stundu laikā ir trāpījušas vairāk nekā 2000 mērķu Irānas teritorijā. Tātad tagad rodas jautājums, kā Irāna ir reaģējusi? Viņi mēģināja dot triecienu, bet neveiksmīgi. Irāna ziņoja, ka ar 4 pretkuģu balistiskajām raķetēm mērķēja uz USS Abraham Lincoln. Tas arī viss. Viņa izteikums bija konkrēts un mērķtiecīgs. Irānas botu konti nekavējoties apgalvoja, ka viņi nogremdēja aviācijas bāzes kuģi. Tāpēc ir svarīgi cīnīties pret Irānas botu kontiem. Tādēļ lūdzam nospiest patīk un abonēt zemāk. Tādā veidā mūsu video var sasniegt ar vien vairāk cilvēku, un viņi uzzina patiesību. Taču neskatoties uz to, botu kontiem nebija taisnība. Lūk, kas patiesībā notika. ASV centrālā pavēlniecība apstiprināja, ka raķetes pat netuvojās. Linkolns netika trāpīts, un tas joprojām palaiž lidmašīnas operācijas atbalstam. Irāna visu kara laiku nespēja trāpīt ASV militāriem mērķiem, jo aizsardzība ir pārāk spēcīga. Tas nenozīmē, ka viņiem nav bijuši panākumi. Kopumā Irāna vairāk laika un resursu velta uzbrukumiem Persijas līča valstīm un civilajiem mērķiem, jo tā saprot, ka tas ir vienīgais veids, kā nodarīt reālu kaitējumu. Viņi nespēja cīnīties ar ASV spēkiem, tāpēc soda citus un cer, ka šīs valstis spiedīs uz ASV, lai apturētu kampaņu. Līdz šim Irānas plāns nav nostrādājis, un tas viņiem kaitē. Saudarābija un Lielbritānija tagad pievienojas karam pret Irānu. Bet tas ir cita video temats. Piedāvāju prezidenta Trumpa paziņojumu par pirmajām 36 kara stundām. Paklausieties! Pēdējo 36 stundu laikā ASV un sabiedrotie uzsākuši operāciju Episkais niknums, vienu no lielākajām, sarežģītākajām un graujošākajām militārajām ofensīvām pasaulē. Neviens neko tādu nav redzējis. Mēs esam uzbrukuši simtiem mērķu Irānā, tostarp revolucionārās gvardes objektiem un Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tikko paziņoja, ka esam iznīcinājuši 9 kuģus un viņu jūras spēku ēku. Tas viss notika burtiski dažu minūšu laikā. Irānas bijušais augstākais līderis Ajatola Homeini ir miris.
Šim nožēlojamajam un zemiskajam cilvēkam uz rokām bija simtiem un pat tūkstošiem amerikāņu asinis, un viņš bija atbildīgs par neskaitāmu tūkstošu nevainīgu cilvēku slaktiņu daudzās valstīs. Pagājušajā naktī visā Irānā varēja dzirdēt, kā Irānas iedzīvotāji ielās gavilē un svin, kad tika paziņota viņa nāve. Militārā vadība ir sagrauta un daudzi vēlas padoties, lai glābtu dzīvības. Viņi vēlās imunitāti. Viņi zvana tūkstošiem. Kaujas operācijas šobrīd turpinās pilnā sparā, un tās turpināsies, līdz visi mūsu mērķi būs sasniegti. Mums ir ļoti stingri mērķi. Viņi būtu varējuši kaut ko darīt pirms 2 nedēļām, bet viņi vienkārši netika līdz tam. Šodien agrāk Centkom paziņoja, ka 3 ASV karavīri ir krituši kaujā. Kā viena tauta mēs sērojam par īstajiem Amerikas patriotiem, kuri ir nesuši vislielāko upuri mūsu valstī, pat turpinot taisnīgo misiju, kurai viņi atdeva savas dzīvības. Mēs lūdzamies par ievainoto pilnīgu atveseļošanos un sūtām savu milzīgo mīlestību un mūžīgo pateicību kritušo ģimenēm. Un, diemžēl, visticamāk, būs vēl. Pirms tas beigsies, tā tas ir. Visticamāk būs vēl, bet mēs darīsim visu iespējamo, lai tā nenotiktu. Bet Amerika atrieps viņu nāvi un dos vissmagāko triecienu teroristiem, kuri ir uzsākuši karu pret civilizāciju. Viņi ir uzsākuši karu pret pašu civilizāciju. Mūsu un Izraēlas apņēmība nekad nav bijusi tik spēcīga. Amerika tagad atkal ir pārliecinoši bagātākā un spēcīgākā valsts pasaulē. Bet vienīgais iemesls, kāpēc mēs baudām tādu dzīves kvalitāti, brīvību un drošību, ir tas, ka mēs esam paveikuši lietas, ko citi nespēja izdarīt. Tas ir pateicoties karotājiem, kuri gatavi ziedot dzīvības, lai cīnītos ar ienaidniekiem. Un viņi cīnās labāk par visiem. Irānas režīms ar tālas darbības raķetēm un kodolieročiem būtu nopietns drauds katram amerikānim. Mēs nevaram atļaut valstī, kas audzina teroristu armijas, iegūt šādus ieročus. Tā viņi varētu šantažēt pasauli, lai uzspiestu savu ļauno gribu. Es to nepieļaušu. Mēs nepieļausim, ka tas notiek ar mums vai citiem. Savienotajām valstīm ir visspēcīgākais militārais spēks, kādu pasaule jebkad ir redzējusi. Es atjaunoju mūsu armiju savā pirmajā termiņā. Nekad nav bijis tāds militārais spēks, kāds ir mums. Un godīgi sakot, neviens mums nespēja līdzināties, bet tagad mēs izmantojam šo armiju labiem mērķiem. Mēs vēlamies to izmantot labiem nolūkiem. Mēs uzsākam šo vērienīgo operāciju ne tikai, lai nodrošinātu drošību mūsu laikam un vietai, bet arī mūsu bērniem un viņu bērniem, tieši tāpat kā mūsu senči to darīja mums pirms daudziem gadiem. Šis ir brīvas tautas pienākums un nasta. Šīs darbības ir pareizas un nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka amerikāņiem nekad nebūs jāsaskaras ar radikālu, asiņainu teroristu režīmu, kas bruņots ar kodolieročiem un daudziem draudiem. Jau gandrīz 50 gadus šie ekstrēmisti uzbruka ASV skandējot nāve Amerikai, Izrēlai vai abiem. Viņi ir pasaules galvenā terorismu atbalstošā valsts. Mēs esam pasaules lielākā un spēcīgākā nācija, tāpēc varam rīkoties pret viņu rīcību. Šie neciešamie draudi vairs neturpināsies. Aicinu revolucionāro gvardiju, Irānas armiju un policiju nolikt ieročus un saņemt pilnīgu imunitāti vai saskarties ar neizbēgamu nāvi. Tā būs droša nāve. Tas nebūs patīkami. Aicinu visus Irānas patriotus, kas ilgojas pēc brīvības, izmantot šo brīdi, būt drosmīgiem, bezbailīgiem un varonīgiem un atgūt savu valsti. Amerika ir ar jums. Es devu solījumu un to izpildīju. Pārējais atkarīgs no jums, mēs palīdzēsim.
Paldies! Dievs svētī jūs un mūsu lieliskos karotājus, un Dievs svētī Amerikas Savienotās valsts. Paldies!